1953. gadā grib novest līdz skaistas debesis. satīrisku šīs dienas komēdiju. Jūsu priekšā Un tas ir gaiss, pats lieliskākais kā ārprāta es tevi ilūziju mīlu, gadījums Dieviņ, kā 20. es gadsimta tevi mīlu, otrajā pusē. kā es mīlu Siguldu. Arī es rakstu dzēļus. Jūsu grāmatas es neesmu lasījis. Es lasu tikai savus atcerējumus. Esmu noteicis tos tieki nesteidzamies publicēt savus atcerējumus. Nemies vecie rakstnieki nesteidzamies publicēt savus atcerējumus, kā to dara jaunie. Te ir manis uzrakstītais atcerējums. Un tā kā jūs esat mācījis cilvēks, tad ir vēlos zināt jūsu domas. Šodien izteicu komplimentus konduktoram no rīta. Viņš bija tiešām ļoti līdzīgs Kārlim Ulmanim ceļā uz Dzintariem. Viņš tāds, to nekā, ko tādu man neviens vēl nav teicis, bet nevis augumā, bet sejā. Un tad viņš ar otru konduktoru sāka spriest, tur ilgi runāja par to Kārli Ulmanu. Un atpakaļ ceļā sieviete, teiksim, gados, bet viņa izstījās tādu, es tā skatos, pilnīgi tā kā grāmata, tāda sope, tā sakasītie mati, tāda kopta, tāda. Es saku, jūs izskatieties pēc grāmatvedes. Viņa saka, paldies par komplimentu, bet tas dzīves smaids, kas viņā ieplūda, tas tāds, neaprakstām tā enerģētika. Un tad jā, man jau īstenībā tik daudziem gribās visu kaut ko labu teikt, to, ko es redzu vienkārši, bet cilvēki jau skatās tā, kā viņi skatās.